Sveiciens! Nu ko, kādas pārdomas pēc iepriekšējās nodarbības, pēc iepriekšējā video? Vai ir izdevies varbūt kaut ko jau ieviest ikdienā, sākt pielietot, piedomāt, pamanīt nianses komunikācijā, kā jums izdodas izteikties, kā jums izdodas klausīties, kā citi izsakās, kā citi ieklausās jūsu teiktajā? Šoreiz, šajā video tēma ir par dažādo un dažādām iedarbību. Es aicinu jūs uzreiz jau laicīgi sagatavot papīru un rakstāmo, ja nu jums tāds nav, ja nu jūs neveicat pierakstus, būs nepieciešams papīrs un rakstāmais vienam nelielam uzdevumam, bet līdz tam visam mēs vēl nonāksim. Šajā video zem tēmas par dažādo iekļaujās arī tēmas par cieņpilnu komunikāciju, komunikācijas barjerām un mūsu izpratnes paplašināšanu komunikācijā ar sevi, ar citiem, ar pasauli kopumā. Šī video mērķis ir sniegt iespēju klausītājiem attīstīt spējas pieņemt dažādo, atšķirīgo, kā arī veidot izpratni par komunikācijas barjerām, ar ko mēs varam saskarties mūsu ikdienā. Par aktīvo klausīšanos, nelielam atgādinājumam no iepriekšējā video. Par to, ko tad tas nozīmē. Kā tad mēs varam klausīties aktīvi, kā mums būtu jācenšas aktīvi klausīties. Gan ar iestarpinājumu vārdiem, gan ar galvas mājieniem, gan fokusējoties, gan cenšoties nepazust savā pasaulē, bet mēģinot iejusties otra pasaulē, otra teiktajā, mēģinot saklausīt pamatu domu un arī uzdot kādus papildinošos jautājumus. Te neliels video. Un nu, varam turpināt. Iesāksim ar miedarbību klausīšanās procesā. Ko nozīmē noraidoša klausīšanās? Tā nozīmē, mans stāvoklis klausoties tevī ir tāds, ka es vēlos tevi salabot. Es ar visu tikšu galā. Tātad, un tur ietilps tādas frāzes kā varēja būt arī sliktāk. Nedabūju kontroldarbā devītnieku, nu varēja būt arī sliktāk, bet varbūt šim cilvēkam kontroldarbā devītnieks bija tieši tas, kas bija vajadzīgs tajā brīdī. Varbūt pamēģini rīkoties šādi, un atkal šeit tad uznāk tas, ko mēs runājām pie iepriekšējiem klausīšanās tipiem, kad es cenšos kādu salabot, vadoties pēc savas pieredzes un aizmirstot, ka otram cilvēkam var būt otra cilvēka pieredze. Atšķirīga no manējās. Nereti klausītāji mēģina salabot situāciju, iesakot. Palasi šo, paskaties šo, paklausies šo, tas tev palīdzēs. Tu atradīsi risinājumu tur un tur. Un atkal, kāpēc to nebūtu vēlams darīt? Tāpēc, ka pirmkārt mēs neiedziļinamies tajā, ko otrs saka, mēs nemēģinam būt empātiski pret viņu, mēs cenšamies vienkārši salabot situāciju. Un atkal vadoties pēc savas pieredzes, nevis pēc tā, kas realitātē notiek ar šo cilvēku. Protams, dažreiz šādi ieteikumi ir noderīgi, tomēr šādi ieteikumi ir pieļaujami tad, ja es esmu klausījusies, ja es esmu bijusi klātesoša, ja esmu mēģinājusi iedziļināties, kā šis cilvēks jūtās, ko šis cilvēks domā, vai es uztveru pareizi informāciju, ko šis cilvēks man mēģina pasniegt. Un ja es sajūtu, ka es neuztveru, vai es esmu uzdevusi jautājumus,
lai es censtos vairāk un vairāk izprast, par ko tad ir šis stāsts. Un ja man ir šī krātuvīte, tad labākais, ko es varu darīt, ir pajautāt, vai tu vēlies kādu risinājumu šai situācijai, jo man ir bijusi līdzīga pieredze un iespējams tev varētu palīdzēt tas vai šis. Nereti sanāk it īpaši bērnus mierinot teikt, nepārdzīvo, nav jau tik traki, vai ne? Atkal, es nezinu, cik traki ir otram cilvēkam. Krīzes mūsu dzīvē var būt daudz un dažādas, lielas un mazas. Arī bērnam, mūsuprāt, maza krīze var šķist kā lielākais dzīves notikums, jo bērns, piemēram, vēl nav nodzīvojis tik daudz gadus, cik mēs, un viņam nav radusies tik liela problēmu risināšanas spēja, varbūt kā pieaugušajiem. Un tas, ja kāds mēģina pateikt, ka tava problēma ir sīkums, tas var otram likt justies tikai sliktāk, nevis labāk par notikušo. Uzsauciens būs labi, saņemies, viss kārtībā. Tās arī ir lietas atkal par to, kā mēs klausāmies un cik ļoti mēs īstenībā vēlamies būt šajā mirklī šeit un tagad, un cik ļoti mēs spējam tiešām izjust līdzi tam cilvēkam, kas mums stāsta savu pārdzīvojumu. Nereti mums gadās arī izteikt tādu frāzi, es tevi pilnībā saprotu, vienreiz man gadījās tāpat, vai man bija līdzīgi, un es tajā situācijā darīju to un vēl kaut ko, un atkal. Katra situācija ir dažāda, katra pasaules uztvere ir dažāda. Šādas frāzes izsakot, mēs noņemam to fokusa punktu uz aktuālo problēmu, mēģinot pagriezt stāstu par sevi, mēģinot intelektualizēt, mēģinot varbūt vienkārši runāt par to, kas mums ir aktuāli tajā brīdī, tikai tāpēc, ka gribās izrunāties, aizmirstot par to, ka šis ziņu sūtītājs ir pie mums nācis, jo viņam ir bijusi aktuāla ziņa, ko nosūtīt, stāstu, ko pastāstīt, problēmu, ar ko dalīties, vēlmi pēc risinājuma meklēšanas, nevis pēc viņa problēmas noniecināšanas vai citu stāstu klausīšanās. Vai arī ļoti līdzīgi. Tieši tāpat vienreiz notika ar manu draugu, un tad mēs sākam runāt par šo draugu. Kas to lai zina, cik tās situācijas īstenībā savalkās kopā vai nesavalkās kopā, cik ļoti tur ir līdzīgais vai atšķirīgais, cik ļoti mēs runājam runāšanas pēc, vai cik ļoti mēs runājam tikai tāpēc, ka mēs varbūt jūtamies neērti konkrētajā situācijā runāt par šo aktuālo tēmu. Un mēs vienkārši novirzamies un meklējam dažādus apveceļus. Aktīva un empātiska klausīšanās nozīmē es vēlos tevi sadzirdēt. Tātad nevis es vēlos tevi salabot, bet es vēlos tevi sadzirdēt. Es klausos. Tas ir tik vienkārši. Es esmu šeit un es klausos. Es esmu ar tevi. Un ļoti bieži cilvēkiem tieši šāds atbalsts ir tas, kas ir visvairāk nepieciešams. Tas izklausās tiešām grūti. Tātad nevis būs jau labi un tā problēma nemaz nav tik liela un gan jau līdz kāzām sadzīs, bet jā, es dzirdu, ka tev ir grūti. Tas tiešām izklausās grūti. Es esmu atbalstoša. Es esmu klātesoša. Kā tev tas lika justies? Kā tev šī situācija lika justies? Kā tu šobrīd jūties? Vai es varu tev kā palīdzēt? Tātad atbalsts nāk uz mirkli, uz sajūtu, uz tā mirkļa sajūtu, uz aktualitāti ar kādu tēmu, aktualitāti tēmai, ar kādu šis cilvēks ir nācis pie manis uz sarunu. Es esmu šeit, lai tevi atbalstītu. Kā es varu tevi atbalstīt turpmāk? Tas izklausījās tiešām grūti. Izklausās, ka tev padomā jau ir kāds risinājums. Vai tev ir nepieciešams mans atbalsts? Kā es tevi varu atbalstīt? Kas ir tas, ko tu vēlētos, lai es daru? Kādu atbalstu tu gribi visvairāk saņemt? Un nereti tas ir apskāviens. Nereti tā ir vienkārši ieklausīšanās sarunā, nevis mēģināšana salabot situāciju līdz galam pat neiedziļinoties tajā. Vai ir vēl kaut kas, ko vēlies teikt? Vai tev izdevās pateikt visu?
Vai varbūt tu vēlies pateikt vēl kaut ko? Varbūt es kaut ko ne tā sadzirdēju. Un es arī varu jautāt citādāk. Es varu papildinoši jautāt. Vai tev ir nepieciešama mana palīdzība? Un šeit atkal stāsts par palīdzību. Nereti mums gadās iet ar tādu reaktīvu empātiju, kādam palīgā. Mēs ieraugam, ka kādam ir grūti un mums gribās skriet, izglābt un salabot. Tomēr bieži vien cilvēki negaida salabošanu. Cilvēki gaida atbalstu, cilvēki gaida kopā būšanu un cilvēki gaida atklātu komunikāciju. Kāda ir jūsu pieredze? Cik bieži izdodās runāt ar sarunu partneri, kurš vēlās jūs salabot, un cik bieži izdodās runāt ar sarunu partneri, kas vēlās jums palīdzēt, kas vēlās jūs atbalstīt? Cik bieži jūs esat sarunu partneris, kurš vēlās kādu salabot? Un cik bieži jūs esat sarunu partneris, kurš vēlās kādu atbalstīt, kurš vēlās būt par plecu? Cik labi jums izdodās katra no lietām? Kādās situācijās? Kādos sociālās situācijās? Ģimenē, darbā, uz ielas, ar draugiem satiekoties? Kas ir tas, ko gribās visbiežāk salabot? Kas ir tas, ko gribās vairāk atbalstīt? Vai sanāk atbalstīt tad, kad gribās? Šīs ir lietas, ko apdomāties, jo ar katru reizi, kad nonāksiet situācijā, jums noteikti arvien biežāk pie tā piedomājot, arvien biežāk radīsies dzing prātā un sajūta, ka jā, es taču varu šobrīd aktīvāk klausīties. Es varu uzdot jautājumus, es varu atbalstīt, jo es redzu, ka šim cilvēkam ir nepieciešams atbalsts, nevis salabošana. Turpinot par dialogu un saskarsmi. Laba, cieņpilna komunikācija nozīmē, ka pilnīgi viss ir svarīgi. Svarīgi ir vārdi. Vārdi kāda leksika, žargons, termini. Cilvēki ar līdzīgiem vārdiem var skatīties dažādi. Piemēram, man. Piemērs, ar ko es dalos jau ļoti sen,
Jo nu jau būšu beidzot pat ir to tikusi galā. 2 vārdi. Disciplīna vai rutīna. Kaut kādus gadus atpakaļ, ja kāds man teica, Līga, tev ir vajadzīga lielāka disciplīna. Tev ir vajadzīga disciplīna, tad tev nebūs iekavēti darbi, būs vieglāk arī iekļauties kalendārā un nebūs nekādi kavējumi. Un varēsi daudz vairāk izdarīt, būsi priecīgāk un laimīgāk. Un man uzreiz bija spuras gaisā, kāda disciplīna, ko jūs mani audzināt mēģināt, kas notiek. Tomēr, ja kāds ar mani runāja par tieši to pašu tēmu un ieteica padomāt par kādas rutīnas izstrādi, izveidot rutīnu, kādā veidā plānot darbus, kādā veidā tikt ar sevi galā, kādā veidā salikt visu pa plauktiņiem, tad tas man likās, jā, tas izklausās saprotami, tas izklausās īsti vietā. Un, manuprāt, šis ir tāds vienkārši saprotams piemērs, pie kā mēs ikdienā varam bieži vien nonākt, kad var rasties konflikts starp cilvēkiem vienkārši tādēļ, ka katram izpratne par kādu vārdu ir nedaudz atšķirīga. Tātad vārdi ir ļoti svarīgi savstarpējā komunikācijā. Darbība. Vai vārdi saskan ar darbību, kas tiek veikta? Vai klausītājs tiešām klausās, vai arī uzskatāmi redzams, ka neklausās? Vai runātājs dara to, ko viņš saka? Vai es saku jā, es klausos, es klausos, bet tomēr es līdz galam neklausos. Un tad jau, protams, visas citas lietas, kad vārdi var nesakrist ar darbībām, un mēs varam ļoti uzskatām kaut kādas ilgtermiņa darbības novērot, ka cilvēki pierāda pretējo savam teiktajiem. Garastāvoklis. Emociju noturība, emociju noteiktība. Cik liels spēks ir negatīvajām emocijām? Cik liels spēks ir pozitīvajām emocijām? Cik ļoti mēs varam ietekmēt citu ar garastāvokli? Iespējams, esiet daudzus gadus atpakaļ, vai dažus gadus atpakaļ redzējuši internetā kādu filmiņu par dzeltenām bumbām un melnām bumbām. Cik vienkārši mums ir ar savu slikto garastāvokli nodot tālāk to melno bumbu, kad līdz brīdim, kad kāds saprot, ka viņa spēkos ir to melno bumbu uztaisīt par dzeltenu bumbu un izplatīt vairāk pasaulē dzeltenās bumbas. Tātad, kā es jūtos brīžos, kā es jūtos dažādās situācijās? Vai man izdodas piefiksēt, kurā situācijā kā es jūtos? Vai piefiksējot, kad esmu dusmīga, es tomēr eju pasaulē un komunicēju ar citiem? Vai tomēr mēģinu kaut uz mazu mirkli apstāties un saprast, kas ir tās par lietām, kas ir tās par emocijām, no kurienes nāk tās manas dusmas, lai negadītos tā, ka komunikācijā es šīs dusmas nododu kādam citam, ar ko šīm dusmām vispār nav nekādas saistības. Izturēšanās veids. Vai ziņas sūtītājs sūta ziņu pa pareizo ziņas kanālu? Vai ziņas saņēmējs klausās? Vai arī raida šo ziņu sev garām un neklausās? Vai acu kontakts tiek veidots dabiski, vai acu kontakts tiek uzspiests, vai acu kontakts netiek veidots vispār? Tātad, kā es izturos? Cik ļoti nicinoši es varu izturēties? Cik ļoti es varu daudz mainīt ar savu ķermeņa valodu. Un ķermeņa valodai, ķermenim pašam fiziski mainoties, mainās arī balss, mainās arī tembrs un var mainīties arī mūsu koncentrēšanās spējas. Piemēram, izturēšanās veids. Cik ļoti saprotami būtu, ja es šādi auditorijas priekšā noslēgtām rokām, noslēgtām kājām, neskatoties nevienam sejā, stāstītu, cik es daudz zinu par komunikāciju un ka laba komunikācija var izglābt visas attiecības. Vai tomēr es apzinos, kāda es esmu, kurā brīdī, kāds ir situācijas konteksts. Mīmika un žesti, un šeit arī līdzība ar iepriekšējo piemēru. Cik bieži negadās ar savilktu žokli, savilktu pieri un vēl vis kaut kādām savilktām sejas daļām teikt, ka ne, viss ir labi. Es neesmu dusmīga vai kādā citādā veidā. Un arī, ko nozīmē žesti, ko nozīmē dažādas ķermeņa valodas, kur nozīmē, ka es klausos garlaikoti vai es klausos ieinteresēti.
vai es klausos citādāk ieinteresēti. Un kas ir tas, kā es runāju, cik ļoti es droši par sevi jūtos, kādu žestus es izmantoju, cik plaši plātos ar rokām vai neplātos. Arī tas katrā komunikācijā ir būtisks elements. Klusēšana. Nērtie klusuma brīži, kas bieži vien nav nemaz tik nērti. Ar savu cilvēku jau vienmēr var paklusēt. Tomēr nereti klusēšana var būt arī ļoti svarīga komunikācijas sastāvdaļa. Piemēram, klusējot, cilvēki mēdz manipulēt viens ar otru, mēdz likt otram justies vainīgam par kaut ko, mēdz panākt lietas savās interesēs. Kurā brīdī tad tā klusēšana var būt kā manipulācija, kā tā klusēšana saiet kopā ar ķermeņa valodu, ar žestiem, ar mīmiku, ar aizvainojumu. Un kurā brīdī klusēšana ir tiešām laba un vērtīga, kad ir nepieciešama pauze, kad ir nepieciešams laiks, lai apdomātos. Un arī tur viss ir kārtībā. Īpaši, ja mēs iemācāmies vēl to verbalizēt. Man ir nepieciešama neliela pauze, lai apdomātos. Bet noteikti mēs sarunu turpināsim. Poza. Pozi jau nedaudz pieminēju pie žestiem un mīmikas. Tātad mijiedarbība var būt pozitīva, radoša un virzoša. Mijiedarbība var būt negatīva, ārdoša un bremzējoša. Kas tam ir pamatā? Kas ir tas, kas var virzīt komunikāciju, un kas ir tas, kas var ārdīt un bremzēt komunikāciju? Virzīt un ārdīt komunikāciju var viss, par ko esam līdz šim runājuši. Tātad apzinātības līmenis, cik ļoti es apzinos šajā brīdī, kāds esmu es un kāds ir otrs cilvēks, un kā es varu ietekmēt situāciju, klausoties vai neklausoties, uzbrūkot vai jautājot, sēžot taisnu muguru vai atlaižoties un neskatoties, bet lūkojoties griestot. Kā es varu ietekmēt? Kā es varu izvēlēties virzīt vai ārdīt. Šeit gribās padalīties ar nelielu piemēru, nelielu tādu algoritmu, kas ir pēc centra dārdedzes ceļus audzinot pusaudzi. Es vēstījums, kā es varu censties virzīt komunikāciju arī grūtos brīžos. Tātad es vēstījumā ietilpst. Pirmā sadaļa – es, kas ir mana izjūta. Otrā sadaļa, kad tu, konkrēta rīcība, jo minētās sekas, kas attiecas uz mani šīs darbības rezultātā. Izskaidro manu jūtu cēloni. Tātad, šeit ir piemērs. Es jūtos vīlusies, kad atnākot mājās, ieraudzīju neizpildītu tavu solījumu iznest kartona kastes. Jo tagad nav iespējams pārkārtot istabu māsas dzimšanas dienas svinībām. Tas ir es vēstījums. Ja es censtos to vienkārši izpaust savās emocijās, ļaut vaļu sprādzienam atnākot mājās, kāpēc kastes nav sakārtotas, kāpēc ir bardaks, ko tu atkal darīji, visu dienu slinkoju un neko sakarīgu neizdarīju. Šādā veidā sanāk uzbrukums, un pēc uzbrukuma
nevienam nav skaidrs, kas īstenībā ir jādara. Jo atkal tiek uzlikts kaut kāds zīmogs, atkal tiek ieliks cilvēks kaut kādā rāmī, un atkal tiek rādīts ar pirkstiem. Tu tāds un tu šitāds. Šo pašu situāciju varam arī paskatīties formā, ko mēs skatījāmies pirms tam par projekta atskaiti, par parakstu lapu. Es jūtos satraukta un sabijusies, jo nav iespējams atrast parakstu lapu, kuras tev bija jāsavāc pēc pasākuma. Ja mēs neatradīsim parakstu lapas, mēs nesaņemsim visu nepieciešamo finansējumu pēc mūsu projekta noslēguma. Vai atkal, kā mēs pirms tam skatījāmies, tu neizdarīji, tu slikts, tu slinks, tu vēl kaut kāds. Tātad komunikāciju virzīt ļoti efektīvi var izmantojot es vēstījumus. Nevis tu esi slikts, bet es jūtos šādi, tāpēc, ka ir noticis tā. Un kas tad ir tas, par ko mēs varam tālāk darīt? Kas ir tas, par ko mēs varbūt pirms tam jau esam vienojušies un kas nav izpildīts? Tātad neliekam zīmogus uz pieres. Tu slikts, tu slinks, tu neizdarīgs un vēl kaut kāds, bet kādas ir sajūtas par konkrēto situāciju? Komunikācija. Kas tad traucē cieņpilnim iedarboties? Viena būtiska lieta ir mūsu pašu temperaments un intelekts. Temperaments ir kaut kas, ar ko mēs piedzimstam. Mūsu dzīvei raksturīgs noskaņojums. Kāds no mums ir ātrāks, kāds no mums ir lēnāks. Kāds no mums ātrāk pielāgojās pārmaiņām, kādam no mums pārmaiņas nāk lēnām, un mums viņas ir jāvēro uzmanīgi, lai mēs tās pieņemtu. Kāds ir sensori jūtīgāks, un kādam ir sensorās lietas šķiet vispār kaut kas nesvarīgs un netverams pat varbūt. Kādam ir viegli pieņemt jauno, kādam ir viegli draudzēties, kādam to ir grūtāk darīt. Kāds ir ātrāk domājošs, kādam ir nepieciešams tiešām laiks apsēsties, padomāt un atbildēt uz visiem jautājumiem. Un arī intelekts mums katram ir citādāks. Gan intelektuālais koeficients, gan emocionālā intelekta koeficients. Tātad satiekoties diviem cilvēkiem, tur var būt milzīga varietāte ar to, kāds tad šis cilvēks ir, kādas ir viņa temperamenta iezīmes, kāds ir viņa intelekts, kāds ir viņa emocionālais intelekts, ko viņš pats vispār par sevi domā saistībā ar to visu, cik viņš pats apzinās tās savas intelekta iezīmes, temperamenta iezīmes. Instinkti un fobijas. Katram no mums arī šīs lietas atšķirās. Kādam ir bailes no zirnekļiem, kādam ir bailes no čūskām, kādam ir bailes spērt ārā kāju ārpus savas mājas, un katram ir savas lietas. Kādam var būt bail no kāda tipa cilvēkiem.
Piemēram, ja kāds bērns ir pārcietis vardarbību no liela vīrieša, kas ir viņa tēvs mājās, un ja viņš dodās uz policijas iecirkni, un tur viņš ierauga tādu pašu vīrieti, viņam arī var būt bailes, un viņš var justies nedroši šajā komunikācijā. Tas nozīmē, ka tā komunikācija tiks bremzēta un nenotiks tā, kā varbūt būtu nepieciešams, lai veiksmīgi atrisinātu konkrēto situāciju. Mūsu filtri, mūsu atmiņas, vērtības, pagātnes vai nākotnes vīzijas, mūsu piedzīvotais, mūsu pārliecības, gaidas, mūsu uzstādījumi, pieņēmumi, pieredzes, aizspriedumi. Visas šīs lietas, ko mēs esam dzīves laikā iemācījušies. Kurš ir dzīvojis ģimenē un ir bijis vienīgais bērns, kurš ir uzaudzis kopā ar 5 brāļiem un māsām, kurš ir dzīvojis mazā lauku ciematiņā, kurš ir dzīvojis lielpilsētā, kuram vecāki ir bijuši reliģiski, kuram vecāki nav bijuši reliģiski vai ir bijuši citas reliģijas pārstāvi. Kurš ir audzis kopā ar vecvecākiem vienā mājā un kurš nekad nav saticis savus vecvecākus. Kuram ir bijusi iespēja augt kopā ar dzīvniekiem un kuram varbūt ir bijušas alerģijas un nav bijusi iespēja augt kopā ar dzīvniekiem. Tātad, kuram ir bijusi lielāka pieredze komunikācijā ar lielu daudzumu cilvēku, kuram ir bijusi pieredze kāpt uz skatuves un kuram tāda pieredze nekad nav bijusi. Kuram ir bijusi pieredze risināt konfliktus veselīgi, mācoties no ģimenes locekļiem to darīt veselīgi un trenējoties ar draugiem, un kuram tāda pieredze nav bijusi, tieši tāpēc, ka viņš ir audzis tādā vietā, kā ir audzis. Un katram no mums šīs pieredzes, šīs vērtības, vērtību sistēmas atšķirās. Varbūt ir gadījumi, ka mēs runājam ar otru cilvēku, ar savu partneri, piemēram, par to, ka jā, mums vērtības sakrīt. Tomēr tas, ka, teiksim, 5 nosauktās vērtības mums sakrīt un ir vienādas, tā secība var atšķirties. Kādam būs 1, 2, 3, 4 un kādam būs 1, 2, 3, 4. Tātad arī tā var būt vieta konfliktiem, skatoties uz prioritātēm. Tātad visa veida filtri, ko vien mēs varam iedomāties, ko vien mēs savā dzīvē esam piedzīvojuši, var kādā dzīves situācijā traucēt cieņpilni komunicēt. Un, protams, liela daļa nāk no jums, cik jūs paši apzināties, ka kādā situācijā jūsu filtri var ietekmēt, bet būtiski ir arī apzināties, ka otram sarunu partnerim viņa filtri jūs var ļoti ietekmēt un jūsu komunikāciju savstarpējo. Bieži vien cieņpilni komunicēt traucē arī stipras jūtas. Viens ir tas, ka mēs saprotam dusmas. Dusmas var būt lielas, ārdošas, karstas un trakulīgas. Taču nereti stipras emocijas, piemēram, kā izteikta laime vai stiprs prieks, arī var traucēt komunicēt. Iedomājieties, ka mazs bērns ir sapriecājies tik ļoti, smējās tik ļoti, ka vairs netver, kas notiek apkārt. Tāpat var gadīties arī pieaugušajiem. Pieaugušais var saņemt darbā algas pielikumu, amata paaugstinājumu un pilnīgi viegliprātīgi, eiforiski braukt mājās un pieņemsim iekļūt ceļu satiksmes negadījumā, tikai tāpēc, ka ir bijusi neuzmanība. Un tādas situācijas var būt daudz un dažādas. Tātad, cik ļoti mēs spējam pamanīt savas stiprās emocijas. Gan viegli panesamās, gan grūti panesamās, gan, tā teikt, pozitīvās un negatīvās emocijas. Nereti komunikācijā traucē arī lielas uzslavas vai zaļie karodziņi. Un te atkal var minēt kādu piemēru no skolas dzīves ar bērniem, kad, ja mēs daudz salielam kādu bērnu, cik viņam viss labi sanāk, cik kāds viņš ir teicamnieks un visi pulciņi izdodās un visi kontroldarbi ir teicami un tik paklausīgs un tik foršs, bērns var salielīties. Bērns var zaudēt kaut kādu satveri ar realitāti. Bērns var kļūt pārgalvīgs vai pārdrošs vai domāt, ka viņš ir vislabākais. Un tas atkal var traucēt komunikāciju viņam ar citiem bērniem, viņam ar ģimenes locekļiem un varbūt viņam ar skolotāju, kad tas skolotājs kādā reizē cenšas iedot konstruktīvu aizrādījumu par to, kā ir jāpilda kāds uzdevums. Un tāpat tas var notikt arī darba vietā. Kad saņem kāds cilvēks šīs lielās uzslavas, zaļie karodziņi par daudz ir sacēlušies gaisā un sadegti, un ir grūti tikt galā ar to, kad nāk kāda realitāte atpakaļ, ar ko ir jārēķinās. Fizioloģiskās un semantiskās barjeras. Viens ir fizioloģiskās barjeras, kad nereti cilvēkiem var būt fiziski, viņi var būt viens no otra tālu,
viņiem var būt kādi fiziski ierobežojumi vai izaicinājumi komunikācijā, un nereti var būt arī tā, ka ir semantiskās barjeras, kas ir domu uztveres atšķirīgums. Tad kognitīvā līmenī, ka īsti nenotiek saskari atkal. Katram sava pieredze, katram savi ierobežojumi, katram savi filtri un katram sava kaut vai dažāda, viena vārda dažāda uztvere. Un, protams, neskatoties tikai uz šiem iekšējiem faktoriem, cieņpilni komunicēt var mums traucēt virkne ārējo faktoru. Es varbūt varu mācīties savas emocijas un komunikāciju, bet kādam citam varbūt tas nav aktuāli, viņš to nedarīs. Un tā ir kaut kāda ārējā lieta, ko es nevaru ietekmēt. Es varu mācīties izprast un pieņemt, ka jā, šim cilvēkam šobrīd ir šādi. Ārējie faktori var būt arī komunikācija darbā. Pat ne starp mani un kolēģiem, bet starp 2 citiem kolēģiem. Ārējie faktori var ārā būt katastrofas, vējš, kavēts darbs, sastrēgums un daudzas citādas lietas, kas mūs var uzvilkt, kas mūs var iedzīt stresā, kas var mainīt mūsu emocionālo stāvokli un radīt situācijas, kurās rodās konflikti. Un, neliels uzdevums. Neliels uzdevums paskatīt un saskatīt, kas tur notiek. Es parādīšu pāris attēlus. Kas ir tas, ko jūs šeit redzat pirmo? Attēlā var saskatīt vairākas lietas. Iespējams, šāds attēls jau ir arī redzēts kādreiz. Pirmo ieraudzījāt vecu sievieti vai jaunu sievieti? Neiedzināsimies filozofiskās spekulācijās par to, ko tad nozīmē ieraudzīt vecu sievieti vai jaunu sievieti. Tomēr ir cilvēki, kuri var ieraudzīt tikai vienu. Ir cilvēki, kuri ierauga pirmo vienu un tikai tad otru vai otrādāk. Ja mēs palūkojamies uz šo attēlu, tad šeit, skatoties jauno sievieti, viņai ir cepure ar matiem, acs, deguns, vaigi, zods un auss. Aiziet kakls un aiziet kaklarot. Ir lakats galvā, ir spalva. Ja mēs raugāmies uz veco sievieti, tad šeit viņai ir mati, viņai ir lakats, šis ir viņas deguns, šīs ir viņas acis un viņai ir uz leju vērsti mutes kaktiņi. Šeit ir viņas zods. Tātad, vai tagad izdevās saskatīt abas? Paskatīsimies uz citu attēlu. Kas ir redzams šeit? Princese. Un, ja mēs to pašu attēlu aplūkojam tikai no cita skatu punkta, tur uzreiz ir pilnīgi redzams kaut kas cits. Un runājot par skatu punktiem. Cik dažādi viena forma, viens objekts var izskatīties projicēts citā leņķī. Vai tas ir aplis, vai tas ir trīsstūris, vai tas ir kvadrāts, būtībā tā ir viena forma. Runājot par skatu punktiem, šis attēls man ļoti, ļoti patīk. Kad degunradzis zīmē ainavas, kad degunradzis zīmē portretus, viņam vienmēr uz viņa audekla ir priekšā deguns, ko viņš redz. Un vai tādi paši attēli sanāktu, ja zilonis to zīmētu? Vai tādi paši attēli sanāktu, ja žirafa to zīmētu? Noteikti nē, jo šis ir jautājums par dažādo. Jautājums par dažādiem skatu punktiem, par dažādiem leņķiem, kā mēs varam raudzīties uz pasauli, viens uz otru, uz problēmām, uz konkrētām situācijām. Te neliels video.
Un varam turpināt. Un kas tad tajā visā savstarpējā saskarsmē ietekmē cilvēka uztveri? Ja palūkojamies uz šo attēlu, tas sasaucās ar attēliem, ko mēs nu pat kā redzējām. Katram ir savs skatu punkts. Tomēr šeit varam arī redzēt, ka ietekmēt var dzimums, ietekmēt var vecums, ietekmēt var reliģiskā piederība, arī tas, par ko mēs visi jau runājam. Visi mūsu filtri, ar ko mēs esam saskārušies. Ietekmēt var arī iedzimtības, veselības stāvoklis vai tas pats minētais temperaments. Cilvēka uztveri ietekmē vajadzības, vai tās ir apmierinātas, vai tās nav apmierinātas, kādā līmenī tās ir apmierinātas, kādas tās ir, kādam tā ir drošība, vide, kurā dzīvojam, iepriekšējā pieredze, piesaiste, vajadzība pēc piesaistes, vajadzība pēc citiem cilvēkiem, vai droša sajūta esot vienam un ar sevi. Kāda ir tā drošība? Vai tā ir sociālā drošība, vai tā ir finansiālā drošība, vai tas ir jumts virs galvas, vai tie ir ienākumi, vai tās ir savstarpējās attiecības, vai tā ir drošība būt pašam ar sevi un nebaidīties, tumšā naktī iet vienam pašam pa ielu, piemēram. Cilvēka uztveri ietekmē paaudzes. Ne tikai paudžu atšķirības, ja mēs pieskaramies paudžu teorijai, kad katrai paaudzei ir savas raksturīgākās iezīmes par to, kā mēs mācamies, kā mēs klausāmies, kā mēs uztveram informāciju, kā mēs runājam, cik daudz mēs runājam vai nerunājam par savām emocijām, bet to var ietekmēt arī tie paši mūsu filtri, cik daudz paudzes ir dzīvojušas vienā mājā, kad es uzaugu, cik maz paudzes ir bijušas kopā. Vai cilvēks ir audzis ar saviem vecākiem vai vecvecākiem, vai varbūt ar vecākiem brāļiem un māsām? Kāda ir bijusi ģimene, cik tā ir bijusi plaša un cik dažādi vecumi ir piedzīvoti katram? Kuram ir grūtāk komunicēt ar veciem cilvēkiem un kurš jūtās ļoti komfortabli komunicējot ar vecākiem cilvēkiem? Vai tieši otrādāk, ar bērniem un pavisam maziem bērniem? Cilvēka uztveri ietekmē arī zināšanas, intereses,
Hobiji, brīvā laika pavadīšana. Katram hobiji var atšķirties. Kuram gribās aktīvāku dzīvesveidu, kuram gribās mierīgi mājās, adīt zeķes un atpūsties, kuram patīk lasīt grāmatas un kurš grāmatām nemaz negrib tuvoties. Kā mēs pavadam savu brīvo laiku? Vai mans brīvais laiks ir priekš manis, lai es uzlādētos, lai es atpūstos un pabūtu ar sevi? Vai mans brīvais laiks tiek pavadīts draugu lokā, jo tas ir tas, kas mani uzlādē? Un atkal, cik daudz ir apmierināts manas vajadzības? Vai es esmu pietiekoši bijis vienatnē, vai es esmu pietiekoši bijis kopā ar saviem draugiem un uzlādējis enerģiju sevī, lai justos pašpietiekams, pilnvērtīgs komunikācijā arī ar citiem? Vai man neiztrūkst kaut kas no tā visa? Un tā tālāk, un tā joprojām arī visas iepriekš minētās lietas. Tātad komunikācijā, savstarpējā saskarsmē, šīs visas lietas ietekmē gan mani no manas puses, kā es sniedzu informāciju un kā es klausos, un tāpat šīs visas lietas ietekmē arī otru cilvēku, kurš sniedz man informāciju vai kurš man klausās. Kaut vai tik vienkārši vajadzība kā paēst. Iedomājamies ainiņu no skolas dzīves, kad saplēšās bērni. Nereti tas var būt tāpēc, ka ir izsalkums, tāpēc, ka varbūt mājās nepāēda brokastis vai varbūt kādam bērnam nemaz nav iespēja mājās paēst, un skolā pusdienlaiks vēl nemaz nav pienācis. Līdzīgi var būt arī ar kolēģiem. Kāds vienkārši nav paēdis vai izgulējies un nav piefiksējis to sevī, un līdz ar to var pavilkt vairāk uz kašķi. Cik jums bieži izdodās pamanīt sevī kādu neapmierinātu vajadzību, kas izraisa kādu emociju un sanāk aizsvilties, sanāk pateikt to, ko pēc tam it kā sanāk nožēlot? Aicinu piedomāt, aicinu padomāt par visiem jūsu filtriem, par jūsu pagātnes pieredzi, par visu, ko jūs esat piedzīvojuši, kā jūs tverat ikdienu. Un aicinu arī komunikācijā atcerēties, ka mēs no savas puses nekad nezinām, kas notiek ar otru cilvēku, ko viņš ir vai nav pieredzējis, ko viņš ir vai nav paēdis, cik ļoti viņš ir vai nav izgulējies, kādu paraugu otrs cilvēks, kas ar mani komunicē, ir piedzīvojis komunikācijai, kā tādai, savā ģimenē, cik tā komunikācija bija brīva un atvērta, piespiesta, agresīva, pasīva, manipulējoša. Un tas, protams, nav attaisnojums nevienai rīcībai. Tomēr, apzinoties šīs dažādības, mēs varam rast atvieglojumu sevī un komunicēt vieglāk. Šobrīd būs neliels uzdevums. Aicinu paņemt papīra lapu un rakstāmo. Kā arī sekot instrukcijām, zīmējiet uz lapas pēc norādījumiem. Kamēr jūs ņemat papīru un rakstāmo un sagatavojaties zīmēt, pastāstīšu, ka jums šobrīd būs neliels video materiāls, kurā mana kolēģi jums dos norādījumus, un es aicinu jums sekot tiem līdzi tik, cik jūs izprotat, un tad jau skatīsimies, kas tur beigās sanāks. Nu, lūk, tātad Līga jau aicināja paņemt lapu un rakstāmo. Es zīmēšu uz lapas un dalīšos ar jums par to, ko es daru uz šīs lapas. Un jūs aicinu vienlaicīgi ar mani zīmēt šo zīmējumu uz savām lapām. Vai mēs varam sākt? Esat gatavi? Aiziet! Man ir A4 formāta lapa, un uz lapas es uzzīmēju taisnstūri. Respektīvi, divas malas īsākas, divas garākas. Es viņu izvietoju iespējams kaut kur pa vidu lapai. Tātad es zīmēju taisnstūri. Tālāk šim taisnstūrim apakšējā malā es novelku divus paralēlus nogriežņus. Tad, kad es esmu novilkusi divus paralēlus nogriežņus, tad vienam nogrieznim, kurš atrodas no manis pa labi, es piezīmēju klāt vēl vienu taisnstūri. Un tā kā vēl ir otrs nogrieznis, es arī otram nogrieznim piezīmēju klāt taisnstūri. Tālāk
es izvēlos uzzīmēt 2 nogriežņus un katru nogriezni lielajam taisnstūrim, to, ko zīmēju vispirms, abās pusēs. Un mēģinu es šos nogriežņus zīmēt no lielā taisnstūra 2 augšējiem stūriem. Tātad man no 2 augšējiem stūriem ir piezīmēti 2 nogriežņi pie lielā taisnstūra. Un tagad šo nogriežu galos es piezīmēju 2-3 stūrīšus. Es izvēlos atgriezties pie lejā uzzīmētajiem taisnstūriem pie paralēlajiem nogriežņiem. Un vienā no šīm taisnstūriem es iezīmēju cilpiņas, kas atgādina nošu atslēgas. Tas, ko es izdaru tālāk, lielajam taisnstūrim, ko es uzzīmēju pašā sākumā, augšā piezīmēju klāt 3 stūri. Šim 3 stūrim iekšpusē es iezīmēju 2 mazus aplīšus. Tāpat šajā mazajā 3 stūrī, kas ir virs lielā taisnstūra, es iezīmēju liektu īsu līniju. Tā kā man gribās šo augšējo 3 stūri vēl parotāt, es no 3 stūra augšas vēl uz augšu pavelku cakainas spirālītes. Tas, ko es izdomāju, es varētu pie viena 3 stūrīša, kurš ir uzzīmēts pie nogriežņa, kas atrodas pie lielā taisnstūra augšējā stūra, pīpeni, margrietiņu. Un kā noslēdzošo, es taisnstūrī pa vidu uzzīmēju mīļu, sirsnīgu sirsniņu. Lūk, es esmu pabeigusi savu zīmējumu un ļoti cītīgi savās prasmēs komunikācijas izstāstījusi jums, kā jums tas ir jāzīmē. Bet tā, lai rastu lielāku sapratni, vai mēs viens otru esam sapratuši, vai es pietiekoši labi esmu izskaidrojusi to, ko es daru, vai mans skaidrojums un mani termini, ko es esmu lietojis, jums ir bijuši saprotami, es mēģināšu kamerā parādīt to, kas ir sanācis man. Nu, tāds ir manējais zīmējums. Kāds sanāca jums? Nu, lūk, un kas tad tur beigās sanāca? Cik tas zīmējums bija līdzīgs tam, ko Lolita jums stāstīja? Kāds viņai pašai sanāca zīmējums? Vai bija kaut kādas detaļas, kas bija vienādas, kas sakrita, ko bija viegli atšķirt? Ja runājam simbolismos, piemēram, mēs zinām, kā izskatās sirds, mēs zinām, kā izskatās spirāli, bet kā tas viss savienojās kopā, ir atkarīgs no tā, kādā formā tad notiek šī komunikācija. Ja mēs būtu bijuši klātienē, iespējams, jūs būtu varējuši uzdot jautājumus, tieši kurā vietā, no kuras puses, kādā virzienā iet šī līnija, cik gara, cik liels ir taisnstūris lapas vidū. Un šādi precizējošie jautājumi ir noderīgi jebkurā ikdienas komunikācijā. Šeit mums šobrīd sanāca tādi kā klusie telefoni. Ja jūs kādam stāstītu vēl tālāk, ko darīt, tad tie zīmējumi atšķirtos iespējams vēl ļoti, ļoti vairāk.
Bet šobrīd parunāsim nedaudz vairāk par klusajiem telefoniem mūsu ikdienā, kuri nereti veidojās mūsu savstarpējā komunikācijā. Tātad vispirms bija doma, un vēlos jums pajautāt, kā jums ir? Kā ir ar domām? Piemēram, ja es izdomāju, ka es uzzīmēšu sev uz lapas kaķi, man viņš prātā izskatās vienā veidā, es zinu, kā kaķis izskatās, es viņu varētu zīmēt ar spalviņām, viņš iespējams būs melns, ar baltu purniņu un baltām ķepiņām, un esmu ļoti spilgti viņu iztēlojusies. Tomēr brīdī, kad es viņu sāku zīmēt uz papīra, gala rezultāts atšķiras no tā, kas bija manā prātā. Es pieļauju, ka jums ir līdzīgi. Un tāpat ar mūsu prasmi uztrenētu, zīmēt, tāpat arī ar daudzām citām lietām, bieži vien tas, ko mēs esam izdomājuši savā prātā, atšķirās no tā, ko mēs pasakam ar muti. Mēs varbūt izlaižam kādu niansi, mēs varbūt pieliekam kādu emociju vai varbūt neparādam kādu emociju, parādam kādu žestu vai grimasi vai neparādam. Pasakam kādu vārdu lieku, pasakam varbūt kādu iestarpinājumu, varbūt ieliekam vēl papildus informāciju tajā, ko mēs sākotnēji bijām izdomājuši. Nu, lūk, tātad runa no domas atšķirās. Tās joprojām ir figūras ar vairākiem stūriem, taču iespējams kāds stūris ir pazudis no tā, ko es biju domājusi, un no tā, ko es pateicu ar savu muti ārā otram cilvēkam. Turpinājumā, komunikācijā, man ir otrs cilvēks pretī, kurš manī klausās. Viņš dzird, ko es saku. Un atkal, atkarībā no klausīšanās līmeņa, atkarībā no visiem filtriem, pieredzēm, paaudzēm un pilnīgi jebkā, kas mūs var ietekmēt, viņš dzird savā veidā. Ja viņam nav iespējams uzdot jautājumus, vai ja viņš nezina, ka viņš var uzdot jautājumus, vai varbūt neprot uzdot jautājumus, viņš dzird to, ko viņš dzird. Šajā gadījumā mums joprojām ir figūra, joprojām ir regulāra figūra, tomēr atkal viens stūrītis ir kaut kur pazudis šajā komunikācijā. Un tad vēl ir nākamā lieta. Nākamā lieta ir, ka šis cilvēks saglabā informāciju savā prātā. Tas, kā viņš saglabā informāciju savā prātā, atkal ir no viņa paša atkarīgs pilnībā. Kā jūs mācījāties dzejoļus skolā, kad bija jāmācās? Ir cilvēki, kuri staigā pa telpu un ritmiski kustoties mēģina viņus iekalt. Ir cilvēki, kuri izlasa 50 un 500 reizes un tādā veidā mēģina atcerēties. Ir cilvēki, kuri atcerās informāciju, piedomājot kādu meldiņu, asociācijas vai atskaņas. Un ir cilvēki, kuri izlasa vienu reizi un zina to dzejoli no galvas. Man liekas, katrs esam tādu sastapuši un drusku uz viņiem padusmojušies. Bet katrs savā prātā uztver to informāciju saglabā citādāk. Un šajā gadījumā mums ir forma, mums ir regulāra forma, tur varētu novilkt asi arī, tā, lai viņa pārlokās uz pusēm, bet atkal kāds stūris ir pazudis, jo es saglabāju dzirdēto savā prātā pa savam. Pieķeroties pie informācijas, kas man likās svarīgākā, atceroties savas pieredzes un tāpēc varbūt sadomājot, kā tas sasaucās ar manām pieredzēm, lai to ir vieglāk atcerēties. Bet esmu saglabājusi informāciju savā prātā. Un tad sanāk tā, ka man to informāciju vajag nodot kādam tālāk. Es atkal runāju. Tāpat kā pirmajā domas runas gājienā, tā arī šeit, domas runas gājienā, tas, kā es izsakos, var atšķirties no tā, ko esmu savā prātā domājusi. Varbūt es kaut ko izlaižu, varbūt atkal sanāk tā, ka es izlaižu kādu stūri. Šobrīd figūra mums joprojām ir regulāra, tomēr tai trūkst veseli 5 stūri. Cik daudz informāciju mēs saliekam kopā, cik daudz atceramies, kā mēs viņu atceramies, cik ļoti trenējamies izteikties, cik ļoti pirms tam sagatavojamies varbūt runai, ja tā mums ir svarīga. Ja mēs esam domājuši svarīgu runu un pierakstījuši uz papīru un pēc tam nolasījuši, tad jā, doma un runa sakritīs. Tomēr klausīšanās nākamajam cilvēkam atkal atšķirsies. Un gala beigās, jo vairāk cilvēki būs iesaistīti, jo atšķirīgāk tas viss notiks. Un šobrīd es jums gribu pastāstīt nelielu stāstu, kas saucās Sokrāta 3 sieti.
Senos laikos pie Sokrāta atskrien viņa kaimiņš. Sokrāt, klausies! Man tev ir tādas lietas, ko pastāstīt. Manas sievas māsas tante redzēja, kā kaimiņiene viņas runā par tevi, un viņa tādas lietas pastāstīja. Un Sokrāts saka, pagaidi. Stop. Vai tā ir patiesība, ko tu man grasies pastāstīt? Nē, drīzāk jau, ka nē. Kāda patiesība, ja tur tik daudz cilvēki pa vidam ir bijuši, un tad viņa tur kaut ko redzēja, un varbūt vispār viņa nepareizi saklausīja, un vispār bija tāds pustumšs, varbūt nemaz par tevi nerunāja. Bet man liekas, ka tas stāsts ir svarīgs un tev ir dzirdams. Sokrāts saka, labi, tu man varēsi to stāstu pastāstīt, bet pasaki man, vai tajā stāstā ir kaut kas labs par mani. Nē, tu ko? Cilvēki jau tāpat viens par otru labas lietas nerunā. Un Sokrāts saka, tad tajā stāstā nav ne patiesība, ne labestība. Tad kāda man ir liederība no tā, ka tu man šo visu stāstīsi? Un šis ir stāsts par domas runas ciklu, par klusajiem telefoniem ikdienā un par tādu neapzinātu vai varbūt dažreiz apzinātu baumošanu, kas mums var notikt. Ja mēs neuzmanīgi klausamies, ja mēs nepievēršam uzmanību tam, kā mēs izsakāmies, ne tikai ar vārdiem, bet arī ar žestiem, ar savu ķermeni un pozu. Tāpēc svarīgākais, ko gribās aicināt jums, ir atcerēties par šiem 3 sietiem, par klusiem telefoniem ikdienā un par milzīgo fonu, par milzīgo aizberga apakšējo daļu, kas ir neredzama tad, kad mēs runājam ar otru cilvēku. Kopsavilkumā par šo nodarbību, saskarsmes likumi un principi. Tātad, runājam tikai es formā, cenšamies nerādīt ar pirkstiem uz citiem, cenšamies paust to, kas nāk no mums un par ko mēs esam pārliecināti, jo par otru mēs nevaram būt pārliecināti nekad, ja mēs neesam pajautājuši, kas un kā ir noticis. Apzinieties savu vietu un ieguldījumu. Sarunā, saskarsmē, komunikācijā, klausoties, atbildot, reaģējot vai nereaģējot. Izvairieties no interpretācijām. Nemēģiniet runāt pāri otram tad, kad jūs neesat līdz galam noklausījušies, kas šim otram ir sakāms. Centieties nelietot vispārinājumus, kas bieži vien nāk kopā ar to rādīšanu ar pirkstiem un tu vēri. Centieties nelietot vispārinājumus, kas bieži vien nāk kopā ar tu vēstījumu un rādīšanu ar pirkstiem. Tu esi tāds, tu nekad nenomazgā traukus, tu vienmēr kavē, tu visu laiku slinko. Šie vispārinājumi bremzē un grauj komunikāciju, jo otrs cilvēks ir dabūjis ne tikai zīmolu, ka viņš ir slinks, bet viņš ir saņēmis apstiprinājumu tam, ka nav arī jēga vairs nekad censties, jo viņš vienmēr ir slinks. Un citas izejas no situācijas nav kā vienkārši turpināt būt slinkam, jo vienmēr ir vienmēr. Vienmēr runā tikai viens. Nepārtraucam, nerunājam pa virsu, neveidojam interpretācijas. Ja ir jautājumi, atrodam vietu jautājumiem. Vai arī sākotnēji varat uzreiz komunikācijai pajautāt. Ja man būs jautājumi, vai es tos drīkstēšu iestarpināt, vai jautājumus paturēt beigām. Ja saruna ir tiešām būtiska un par aktuālu lietu, ko ir nepieciešams izrunāt, akcentējiet galvenos pieturpunktus un galvenās tēmas. Tas noteikti palīdzēs arī klausītājiem daudz labāk uztvert to, ko jūs vēlaties viņam pateikt. Ja nepieciešams, sniedziet korektu atgriezenisko saiti. Tātad, ja nepieciešams, nevienmēr mūsu atgriezeniskās saites sanāk korektas un nevienmēr tās ir vietā. Nereti tā ir tikai vēlme paust savu viedokli, pat nepadomājot, vai tā ir īstā vieta un tas ir īstais laiks. Ja tomēr vieta ir īstā un laiks ir īstais, korekti pausta atgriezeniskā saite ietver pozitīvu nostādni, konstruktīvu risinājumu vai argumentu, kā es būtu rīkojies citādāk, un atbalsta paušanu, ja ir nepieciešams atbalsts turpmāk nākotnē. Es esmu šeit,
ja tev būs nepieciešamība saņemt atbalstu uzdevuma izpildē. Un bieži vien tas viss komunikācijā ir par atklātību. It's not you, it's me. Kā rakstīts attēlā. Tas neesi tu, tas esmu es. Man ir vairāk jāfokusējās uz podziņu mācību šobrīd, un man nav laika ar tevi satikties. Lai arī joks pavisam vienkārši, tomēr bieži vien ar šo vienkāršo ir tiešām vienkārši un ģeniāli. Es varu godīgi pateikt, ka šobrīd man nav laika šai saskarsmē, šai komunikācijai, šai sarunai. Mēs varam ieplānot citu laiku, vai arī es varēšu pēc 5 minūtēm. Mēs mācāmies cienīt sevi, cienīt savu laiku, būt godīgi atklāti pret citiem un cienīt arī citu cilvēku laiku. Noslēgumā. Uzrakstiet priekš sevis vismaz vienu būtiskāko atziņu vai paņēmienu, ko plānojat izmantot ikdienā, ko liksiet aiz auss un mēģināsiet piedomāt aizvien biežāk un biežāk. Un tiekamies nākamajos video. Paldies par kopā pavadīto laiku!